Nu šeit mēs ienākam, jā. Un kas šī ir pēku? Tas ir tas baltais kuģis saucamais. Sanatorija. Galvenā. Tur vēsturi var palasīt, bet viņa nefunkcionē. Juridiskās nianses. Šī parka daļa ir Jūrmalas īpašums. Ēka stāv uz Privāti īpašumi, jā. Un kā šo vietu sauc? Pēc veco nosaukumu Roždārs, bet pēc jaunā ir parters. Bet arī mednieks stāsts viens ir par šitām rozēm. Īsti pirms Jāņiem mēs nokonstatējām, ka visas rozes ir laputīs. Nevis tā kā drusciņi, bet tā kā baigi. Pat cik vēl tas ir, arī pēc tā līguma ir, kamēr objekts nav nodots, tā ir būvētāja tā kā atbildība. Un es sapratu to, ka lietas labāk kaut kas jādara, bet darbinieki bija pārguruši ar garu virsstundām. Tad tā bija tā reize, tas pakluso. Tā kā indi nevar lietot publiskajā telpā, bet tas bija vienīgais risinājums, lai glābtu faktiski rozes. Mēs miglojām visus šitos. Tas bija pirms līgo vakara tā nakts. Un tiešām palīdzēja un rozes paglābām un viss ir kārtībā. Šī vieta ar Kūnikalu, kāds kino seriāls te ir uzņemts? Sisi, kur Sisi brauc ar vīru pie Napoleona. Te Napoleons arī bija. Te kaut kas arī notiek šitajā centrā? Tā ikdienā nē, bet šad tad te salasās reizēm cilvēki un kaut kādas viņiem tas punkts ir, tad sporta spēles, tad viņi skrien orientēšanās un tad viņi tajā ar mikrofoniem runā, bet tas nav nekur nepieteikts nekas cilvēkiem. Tas ir tāds, individuālāk. Jā, bet cilvēki ļoti mīl apmeklēt šeit un priecājās.